Mīļie, vai jūs zinat, kurš cilvēks mums ir pats mīļākais, pats svarīgākais, visīpašākais? Vai jūs zinat, mīļie? Tie esam mēs paši. Paši priekš sevis. Paši sev mēs esam vismīļākie, visīpašākie. Jo mēs paši ar sevi pavadam visvairāk laika. Mēs ar sevi esam kopā no dzimšanas brīža līdz pat mūsu pēdējai dieniņai. Katru minūti, katru sekundi. Tā kā paši ar sevi mēs pavadām visvairāk laika kopā. Uz planētas mēs ierodamies, ja skatāmies no dvēseles viedokļa, uz planētas mēs ierodamies arī paši priekš sevis, lai mūsu dvēsele šeit iedarbībā ar citām dvēselēm rastu, gūtu pieredzi, veikt un iziet kaut kādus uzdevumus. To arī mēs visu darām priekš sevis. Neļauj priekš citiem cilvēkiem. Jā, ar citiem cilvēkiem iedarbojoties, miedarbojoties. Arī viņi gūst savai dvēselē pieredzi, arī viņi iziet uzdevumus. Bet mēs šeit nākam, izvejam savu dzīves pieredzi un dzīves uzdevumus. Visu, ko mēs piedzīvojam, pārdzīvojam, tas viss ir priekš mums pašiem. Nevis priekš citiem cilvēkiem. Izejot no personības viedokļa skatoties, mēs esam šeit, lai mēs dzīvotu paši priekš sevis. Mēs nedzīvojam priekš citiem cilvēkiem, bet priekš sevis. Tā kā gan no dvēseles viedokļa skatoties, gan no personības viedokļa. Tas ir viens un tas pats. Tāpat arī no pašnovērtējuma viedokļa. Var teikt, kad tas ir pirmais burts alfabētā. Tātad mēs sev esam paši svarīgākie. Vispirms mēs, un tikai tad visi pārējie. Protams, pēc tam seko visi mūsu mīļie cilvēki. Tie nākamie, protams, ir vecāki, jo viņi ir mūs radījuši. Viņi ir mūs izaudzinājuši. Bet tomēr vissvarīgākie mēs esam paši sev. Un mums pašiem mums katram pašam vispirms ir jādomā par sevi. Mēs paši sev, mums jābūt ir prioritātei. Mūsu vajadzības, mūsu vēlmes. Tā kā mēs sev esam prioritāte, vispirms domājam par sevi un pēc tam par mīļiem, nevis otrādi. Tāpat arī pret mīlestību pret sevi. Neveltīgi arī ir tāds teiciens, kā viņš precīzi tiek formulēts, ja tu nemāk mīlēt sev, tad kā tu vari mīlēt citus arī. Protams, nevar to visu pārspīlēt, ja mēs pārspīlēsim, tad jau tas aizies, tā kā egoismu līmenī, ka domā tikai par sevi. Nē, visam ir jābūt balansā. 50 pret 50. Pietiekoši daudz domāt par sevi,
Bet neaizmirst arī citus. Neaizmirst arī savus mīļos, domāt arī par tiem. Vai arī nevar būt arī otra galējība, ja, ka mēs domājam par citiem, bet par sevi nē. Nu, tās ir tā kā divas galējības, kurās var iekrist, jā. Šīs lietas jāmāk ir balansēt, ja vairāk domājam par sevi, tad jau tas aiziet, egoisms. Un kas patiesībā ir arī egoisms? Tas nav tas, ka mēs ļoti daudz domājam par sevi, ka mēs tā kā sevi izceļam, ka mēs esam svarīgāki. Egoisms patiesībā ir tas, ka mēs citiem cilvēkiem uzspiežam savus domas, savu viedokli, ja kā mēs esam tie, kas domājam pareizi, kas rīkojamies pareizi, un tā kā uzspiežam citiem to. Tas ir egoisms. Tas, ka mēs tā kā vairāk domājam par sevi, tas īsti tā kā nav. Bet vairāk egoisms ir tāds, ka citiem cilvēkiem uzspiežam savu viedokli, savus domas, rīkoties tā, kā mēs. Tā kā īsts egoisms ir tāds, mīļiem. Un tāpēc mums ir arī jāmācās, man to arī vispārībā ir, ka es pastos apakaļ uz savu dzīvi, ja es arī esmu vairāk domājusi par sevi, par citiem, par sev mīļajiem. Jo tādi bijusi man mamma, tā es esmu audzināta, un tagad iemācīties pašai sevi mīlēt un vispirms domāt par sevi, ziniet, ir diezgan grūti. Jo, kad tu mīli visu pasauli, ja visu sev apkārt esošos, grūti ir iemīlēt pašam sevi, domāt par sevi. Tā kā savas vajadzības, izvirzīt kā prioritāti, savas vēlmes. Diezgan grūti. Un es tā domāju, līdzīgi ir arī ar cilvēkiem, kuri domā vairāk par sevi. Viņiem grūtāk ir iemācīties domāt, rūpēties par citiem. Tās ir tā kā divas galējības, bet jāiemācās, to ir balansēt pietiekoši daudz gan par sevi. Neatstāt sev novārtā un neapdalīt sevi, un pietiekoši daudz arī par citiem, lai arī tie citi netiek apdalīti. Un es arī to mācos. Un tagad es esmu arī šo tā jau iemācījusies, kad sev sagādāju prieku mirkļus, kaut kādus prieciņus, kaut kur aizbraucu. Uz kafejnīcu, piemēram, vienpat aizēju. Jo arī mūsu vislabākā kompānija patiesībā mēs esam sev paši. Draugi jau arī mēdz būt visādi, Protams, ir arī labi, un tāpat arī mūsu mīļie cilvēki, bet reizēm labākā kompānija mēs esam sev paši. Un iemācīties, teiksim, iet un apmeklēt, arī visi cilvēki laikam to var. Vienkārši viens pats iet uz restorānu un pārēst. Vai uz kaut kādu pasākumu viens pats. Ne visiem tas izdodās, ne visiem tas sanāk. To arī jāiemācās ir. Tāpat, kad ir svētki, mēs vienmēr domājam par mūsu mīļajiem tuvajiem. Visi populārie svētki, piemēram, kad notiek apdāvināšana. Mēs taču pērkam dāvanas lielākoties priekš saviem mīļajiem. Bet vai mēs nopērkam arī paši priekš sevis? Mums arī vajadzētu arī pašiem sev iepriecināt, vai ne? To es arī mācos darīt. Bet, kad nāk kaut kādi svētki, ir kaut kāda vēlme, ko gribās, iepriecina sev. Un to es arī jums, mīļie, silti iesaku. Izvirzīt sev tomēr prioritāti, kā prioritāti, savus vēlmes, savus vajadzības neatstāt sevi novārtā, jo mēs visu pirms
galvenokārt nākam šeit uz zemes priekš sevis, ne priekš citiem cilvēkiem. Tāpēc mācīsimies sev mīlēt, mācīsimies par sevi rūpēties, iepriecināt sevi, kad esam kaut ko paveikuši labu, kaut kādi sasniegumi ir bijuši, kaut kas labs ir noticis, jā. Sev par to pateikties, sev par to apbalvot. Tāpat arī svētkos iepriecināt sevi. Jā, varam arī savus mīļos. Protams, to jau arī mēs darīsim, bet neaizmirsīsim arī sevi. Labi? Mācīsimies mīlēt. Uzskatīt arī sev par svarīgāko, būtiskāko personu mūsu dzīvē. Jo ar sevi jau mēs pavadam visvairāk laika kopā. Mēs ar sevi esam it visur. Katru minūti, katru savu dzīves sekundi. Vai gan mēs neesam pelnījuši paši savu uzmanību, paši sev novērtēt, paši sev paslavēt, jo, kā mēdz teikt, kurš tā sunim asti cels, ja ne viņš pats? Negaidīsim varbūt tik ļoti daudz no citiem cilvēkiem, bet sāksim ar sevi. Sāksim sev mīlēt, sev cienīt, sevi novērtēt, par sevi rūpēties, un ja to mēs sāksim darīt paši ar sevi, priekš sevis, tad arī citi to sāks darīt. Līdzīgs pievelk līdzīgo. Neaizmirstiet arī tādu visumu likumu. Jo, ja jau mēs nedomājam par sevi, tad kā mēs varam gribēt, lai kāds cits pa mums domāt? Tā kā tā mīļa. Mācīsimies novērtēt sevi, domāt par sevi, rūpēties par sevi, mīlēt sevi un sagādāt sev prieku mirkļus. Lai jums visiem jauku un burvīgu dienu, mīļie. Atā, uz drīz tikšanos!